Sveiki, mani sauc Viktors un turpinām mācīties un mēģināsim izveidot vienkāršu mājaslapu, piemēram, šitādu, kādu jūs redzat internetā. Tad, kam ir jābūt? Pirmkārt, es esmu izdomājis, ka mana sākuma lapa būs sekojušas, būs latviešu valodā. Un tā. Pirmajā video mēs uztaisījām direktoriju struktūru. Tad, ko nozīmē jūs uz sava datora kaut kur My Documents vai kur citur izveidojiet jaunu direktoriju, kaut kā viņu nosauciet, un tā jau direktorija jābūt struktūrai tieši šitādai. Šie folderi ir valodām, tā ir galvenā index.html lapa, CSS stiliem direktorija un images attēliem direktorija. Vēl gribu pieminēt to, ka es sākumā vienkārši izveidošu weblapu un veidošu to tā, lai būtu visvieglāk, un pēc tam jau, kad pašās beigās izdarīsim tā, ka izveidosim atsevišķu ārējo stilu tabula failu, kas atradīsies mapā CSS, piemēram, ar nosaukumu style.css. Un tā, šobrīd ir nepieciešams atvert mapu index.htm, atveram failu ar mūsu teksta redaktoru. Es izmantoju Gedit, jo strādāju Linuxē, jūs varat izmantot notepat, iesaku jums pat izmantot Notepad++, ja strādājat Windowsā. Tā. No iepriekšējiem kursiem mums bija fails šablons.htm, un tad es saturu no šitā faila nokopēju uz failu index.htm. Un tā, pamazām tagad sāksim veidot tādu lietu, lai viss darbotos un viss būtu forši. Un tas ir lapas nosaukums Parlook programmai. Tā, te būs save. Un tagad pamēģināsim atvērt, vienkārši pārbaudīt, vai latviešu valoda korekti mums tiek attēlota. Viss ok, latviešu valoda viss kārtībā, tāpēc, ka ir dotais teksts meta charset UTF-8. Tā, tagad jau sāksim veidot weblapu. Teikšu tā, kā te viss ir organizēts tabulā, izmantojot tabulas. Tad te ir sākums body. Un, ja tālāk skatīties, visur ir tabulas table un table. Mēs to darīsim arī tāpat. Bet es jau šajā failā neskatīšos. Ir tāda lieta, ka mūsu uztaisītā lapa nebūs ideāli kā šitā, bet mēs virzīsimies uz to labo rezultātu. Un tā. Šeit ir šitā viss ir organizēts tabulās, un ir tā, ka visa lapa ir viena liela tabula. Pēc tam tabulas satur pirmo rindu, kur savukārt arī ir vēl iebūvētas tabulas, un tā tālāk. Labi, es to sākumu nesarežģīšu. Jums būs viss saprotams arī jau izstrādes procesā. Un tad veidojam tabulu, table. Uzreiz nosakam atribūtu width, lai būtu 800 pikseli, 800, border vienāds ar 1. Pēc tam, protams, mēs to noņemsim. Sākumā mums jāredz, ar ko mēs strādājam. Aizveram, un tad te būs rinda, pirmā rinda, pirmais lauks,
Un kaut kur beigās arī tabulu aizversim. Tā. Saglabājam, apskatīsimies rezultātu. Uz doto brīdi ir tāda smieklīga tabula. Un ar laiku tā paplašināsies. Būs nepieciešams tas, kā vienu rindu mēs nokopēsim. Un tā. Tagad sanāk, kā pirmā rinda. Un pirmā rinda mums satur divus laukus. To arī mēģināsim izdarīt. Tad rinda satur divus laukus. Tad arī to izdarīsim. Iekopējam. Saglabājam. Pagaidām neskatāmies, paskatīsimies, ja kaut kas būs interesantāks. Tālāk. Pirmais tabulas lauks un otrais tabulas lauks. Te ir platums, lai kaut kur 200 pikseli. Tad to arī pierakstīsim. Viet. 200. Kur iespējams varam arī kopēt. Un te pierakstīsim 600. Lai kopā summa sanāk 800 pikseli. Tā, saglabājam, apskatīsim, kas ir sanācis. Un tā. Bet 200 pikseli, ja skatīties, ir pamās. Pierakstīsim 250. 250 un te ir 550. Tā un te vēl nokopēsim to. Tā. Saglabājam. Tā tālāk, kas ir nepieciešams. Ja te skatīties, tad te tajā pirmajā tabulas laukā mums ir attēls safeks. Un arī visam tabulas laukam ir fona krāsa. Fona krāsu varam noskaidrot, ir visādas programmas, kuras palīdz to izdarīt. Es to kodu vienkārši nokopēšu. Tā. Un tagad to arī izdarīšu. Es pierakstīšu te. Augstums mums sanāk kaut kur 350 pikseli. Pikseli. Un uzreiz piemērosim fona krāsu. Ja jūs nesaprotat, kas šobrīd te notiek, ko es te rakstu visu laiku, tad es jums iesaku iziet to kursu par HTML un CSS, un tad jums jau vairāk būs skaidrs, kas šobrīd notiek. Saglabāju. Skatīsimies rezultātu. Rezultāts ir sekojošs. Fona krāsa ir tāpat kā tur. Un tā. Protams, ka augstums varētu būt mazāks, bet to var visu pēc tam rediģēt. Tagad mums nepieciešams attēls. To arī izdarīsim. Tad te, kur ir tabulas lauks, mums būs jau reāls saturs. Un te mēs pierakstīsim pierakstīšu IMG
Sirdsē, tagad vajag to nosaukumu. Man attēls atrodas mape images ar nosaukumu suffix logo.gif. Par tiem attēliem nostraucieties, es to pievienošu. Tā. Tagad te es pierakstu to attēlā atrašanās vietu un arī nosaukumu. Tā, attēls ir. Vēl arī es pievienošu to attēlu div konteinerī. Mums tagad būs saprotams, kāpēc. Saglabāju. Atjaunoju. Redziet, attēls ir pa centru, tas mums nedara. Labi, uz doto brīdī viss, turpināsim nākošā video. Paldies par uzmanību!